Nu, pirmā oficiālā diena bija tad, kad mēs uzsākām Punta Arenas. Otrā diena bija no Ocean View uz šeieni, un trešā diena ir tagad. Es esmu Santa Teresā. Šodien pirmā diena sērfošana. Es jau savus pirmos viļņus noķēru. Pirmos 2 viļņos nobraucu uz Vēderu, bet trešajā vilnī jau sanāca piecelties, ko Dārta teica, ka tas ir ļoti apsveicams panākums. Un tagad Dārtiņa ies sērfot. Viņa vingro, viņa iesildās. Lūk, kā viņa sildās. Jā, kārtīgi rokas izvicinām. Dārtiņa pauc! Pirmais vilnis! Ļoti skaisti! Un ja sanāca 5 vilnis! Brauc! Aiziet, jā! This is our crib. This is where we live. This is the bed. Espresso for another day. Outdoor bathroom. Outdoor bathroom. We go in here. Under the tropical sky. Ko mēs dodamies pakaļ mūsu kvadrītim, ATV. Mums jau ir slapji, visi slapši jau. Jāvelk slapši vienkārši mugurā. Nepārtraukt drēbes sapis, nemazām neizžust. Dārtiņa paņems puķīti līdz. This is our vehicle. Es varēju izlaist to daļu, bet no. See the pictures of the girls like. Zingā! Kādi bija viņi? Baigotē. Bišķiņi vēl pietrūk drusciņ dziļāk un būtu tā, ka vēl pat vilnis nav sācis lūst. Tu esi paspējis uz to perfektu. Vēl drusciņ nākamais panāk. Vai jūs redzat? Jūs redzat? Pelikāni. Kāsis no pelikāniem. Piektā diena. Šodien bijām atkal sērfot.
Tagad skatāmies kā cits sērfo. Visi gaida īsto vilni. Uzmīgi, kurš šeit nevarēja dabūt no viļņiem ārā. Mani. Mēs beidzām 4:25 atvezām Dēli. Dēls jānodēļ līdz 4:30. Jā, man kājas ir galīgi sarkanas. Bet tas nav par ko es stāstu šodien. Stāsts ir par to, cik krūti ir šodien. Man ne? Jā, ļoti skaisti. Šitā nevarētu pat mēģināt sērfot, bet man liekas, tur jau jāmāk, jau vairāk jāmāk sērfot. Tā nevarētu. Someone is hooked! Kāds ir uz āķa? Kas varētu tā kā tas čalis, redz arī pie krasta, kāds puika maziņš. Viņam ir bodyboards varbūt. Visticamāk, jo citādi tur saplēs Dēli. Ja tu tur paņem vilni, tad nav laika nobraukt, jo ir sarkamā. Day 6, jeb 6. diena. Mēs esam ieradušies uz tauriņu fermu. Viņi īstenībā arī laboratorijā taisa tauriņus un pārdod, kas ir diezgan šokējoši. Garden greenhouse. Please be sure to close the door behind you before opening this door. Šeit ir 50 līdz 70 dažādi. 70, vai? 70. Es nezinu. 10 šķirnes, 70 tauriņi. Tas, ko es iemācījos, ka es pirmo reizi biju šādā vietā, ir, ka tauriņi lido piecērušies. Viņi dzer nektāru, lai ražot alkoholu sautiņu. Viņi laiku dzēruši. Tātad mēs dodamies uz unikālāko kapu vietu visā Kostarikā. Aizslēdē Kabuja. Kabujas sala. Un uz tās ir kapa vietas. Tur var nokļūt tikai vienīgi, kad ir low tide, jeb zemes ūdens līmenis, lai pāriet pāri. Bet nu es teikšu diezgan unikālā vietā. Prikals ir tāds. Tad, kad ūdens līmenis ir ļoti zems, tad tev ir iespēja one-way ticket aizskriet pāri uz kapiem un minimāli iespēja, ka tu paspēs apakaļ, jo ik pa 4 stundām mainās tide, low tide, high tide. Tā kā labs joks, mums izskatās, ka mums ceļš uz kapiem vēl nav. Varbūt citādēļ. Tiešaidi. Realitāte šovs zem palmas. Playa Hermosa. Playa Hermosa nozīmē skaistā pludmale. Šodien atkal treniņš beachā. Dēlis ir gatavībā? Vai Otomārs ir gatavībā? Vēl nē. Vēl jāiesildās. Tārta dabūja nedaudz par daudz sauli vakardien, tāpēc viņa būs savā bārņā ar ūdeni. Iesim parādīt jums pludmali. 8.6, 8.6. Playa Hermosa. Au, 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 au! Karsts smilts. Svarīgākā lieta, surfojot, ir likra. Lai viss nav apdedzis beigās, kad tu esi izkāpis ārā no ūdens. Jā, iecevišķi dzimumzīmes. Tās, kas tev ir daudz, ir ļoti jāsargā. Un paskatieties, cik smuka likriņa. Ripkurl.
Mēs vakar nedabūjām arī man likru pasaciņa. Nu, kā bija? Višķiņ pietrūka. Vajadzēja vēl trusciņu. Laiks? Netiku tur, kur vajadzēja. Dabūja kaut kādu vilnu, vienā vilnīs vispār bija pašā augšiņā. Viņš tā kā perfekti abās pusēs bija salūs, un es biju pa vidu, tā kā vēl nebija salūs, un es davāju. Un es vienkārši paliku augšā, un es neaizbraucu nekur. Un es redzēju vienu tādu, kas tev salūs tieši virs galvas. Jā? Jā. Viņš arī bija viens, kaut kas bija. Septītā diena. Mums noslēdzošā diena Santa Teresa pilsētiņā. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rītdien mēs 6 no rīta izvācamies un dodamies lejā pa kalnu un mums atbrauc pakaļ mašīna. Interbus vai ride, mēs īsti nezinām. Un mēs dodamies tālāk uz La Fortunu. Tas nozīmē, ka šī ir pagaidām arī noslēdzošā diena sērfošanā, jo blakus vulkānam nav okeāna. Svalcīna, tā kā spokam. Kādu jūties par sērfošanu šodien? Es vēl nezinu, bail. Tāpēc, ka mazāk dēles? Arī, un nezinām vietu, lielāka pirms kas. He'll be just fine. Stress-free days in Costa Rica. Autumā ir vispār nedabūt ārā no ūdens. Tas ir viņš. Stāv. Gan arī pietrūkst. Tā nu mēs pavadām dienas. Nedaudz iečilēm. Bez stresa brīvdienas.